Jautājums. Pagājušo gadu uzvar Eirokausā, Krievijā bronza, šogad debija Eirolīgā un nevis cīnīt pirmā uzvara. Pirms spēles apskatā minējāt veiksmīgākā sezona Unikas vēsturē. Diezgan mājās viņiem nekad vēl nav izdevies uzvarēt. 2 reizes ir izcīnīts Krievijas kauss, bet tā noteikti nav trofija, ko viņi kāro. Bet Eirokaus tituls ļauj debitēt Eirolīgā. Šodien Rīgā ir Eirolīgas klubs. Paskatīsimies, kā mēs izskatāmies uz šāda līmeņa komandu fona. Varējām jau nedaudz redzēt, kā mēs spēlējam pret Maskavas apgabalu Himki. Pirmajā kārtā VTV vienotajā līgā toreiz piedzīvojām zaudējumu ar 75-85. Jācenšas šodien uzvarēt Eirolīgas klubs. Un centri iemetiens ir uzmests. Pirmie bumbi cīna viesis Samoilenko, Džavai, Domerkans. Šie 3 spēlētāji devušies sākuma sastāvā, tāpat kā Makārtīs. Un Vilkinsons, tās ir viesiem sākuma 5-nieks, mājiniekiem Bērziņš, Milečs, Jakovičs, Janičēnoks un Sims. Jakovičs uzdevums noteikti ir doties laukumā šodien uzreiz darboties aizsardzībā pret Domerkanu. Tas ir tas, par ko mēs runājam studijā, kāds neapšaubām labākais aizsargs VF komandā perimetrā. Tieši tā, tikmēr Kartis Milečs parāda savas labākās īpašības aizsardzībā. Ļoti labs uz pārķertajām bumbām, ļoti labi ķer šo sodas uzbrukumā arī tagad. Neļauj iesākt ātro uzbrukumā, atgūst bumbu mūsu komandai un pats dodās caurgainā, izpild sarežģītu metienu, kurš gan šoreiz ir neprecīzs un jau mums steigšs jāatgriežas aizsardzībā. Uzbrukumā viesi Samoilenko diriģē komandas uzbrukumu, pieredzējušais Krievijas aizsargs, viņam 34 gadi, nu kā izteicās Dairis Bērtāns, daudziem spēlētājiem ir virs 30 gadiem, ļoti pieredzējusi komanda. Perelam Lajedējam 32, Grīram 32, Savraisenko 32, Makārtijam 36, Samoilenko un Zamanskijam 34 un Zaharam Pašutinam pa 37. Un Uniks attiecīgi arī spēlē nedaudz lēnāk, jo tādā skrien un met basketbolā komandai vairs nav jaudas, nav ātruma, nav enerģijas. Rīdznieku uzdevums ir mēģināt apskriet Kazaņas basketbolistus. Jāpiemina, noteikti viņu sastāvs ir tik plašs, tik dziļš, 12 augstas klases spēlētāji. Var arī krietni vairāk rotēt, varbūt kā citas komandas, kuriem nav tik dziļš sastāvs savākt, tik kvalitatīvs. Arī tas ļauj komandā būt tik daudziem veterāniem. Tālāk jau Janičēnoks saspēlēs ar Jakovičs, tāmetiens Kristapam. Diemžēl Rīdzniekiem neizdevās atklāt savu rēķinu, bet īstajā vietā, īstajā brīdī ir Kortnis Sims. Kortnis Sims iesācis šo maču, tāpat kā visu sezonu, ļoti labi cīnās pie groziem. Ļoti efektīvs uzbrukuma noslēgumos. Arī tagad uzbrukumā izcīnīt bumbu, 2 punktu grozā. Jau mums jāstrādā aizsardzībā, redzam, Jakovičs strādā pret Makārtī, nevis pret Domerkanu, kā mums analizē runājāt, bet var mainīties spēles gaitā, veiksmīgi nospēlē Vilkins. Bērziņš neizsako viņu manevriem un viegli punktu grozā no apakšas. Milečs tad tikmēr ātrāk pretuzbrukumā tiek līdz groza apakšai, viņa metiens nav precīzs, bet atkal Kortnis Sims ir īstajā vietā un panāk atkal nešķirt. Nu, Sims ir rezultīvākais spēlētājs vēfiešiem visos turnīros pagaidām. VTV vienotajā līgā 16 punktu mačā, plus 10 atlikušajās bumbas. Latvijas basketbolīgā šī statistika ir vēl iespaidīgāk. 35 nepilnu punktu vidē mačā un nepilns 12 atlikušās bumbas. Protams, tāpat kā pēdējā gadījumā arī šeit. Šie statistika nav pārāk objektīvi, jo pretiniekos nav pārāk spēcīgas komandas, bet vidēji pār 30 punktiem arī Āfrikā ir jāmāk iemest. Tieši tā arī amatieru līgā. Tas nav viegls uzdevums, nav viegli nemest pār 30 punktiem, izējot liels ar čomiem uzspēlēts. Bet Kortnis Sims ir augstu līmeņa spēlētājs. Sezonas sākumā izskatās, ka būs ļoti labs palīgs, bet pretiniekiem tikmēr uz sodu metienu līnijas. Gastājas 32. numurs Neitans Džavai, Austrālijas izlases spēlētājs. Nedaudz pabijis arī Nacionālajā basketbola asociācijā. Amerikā viņš reizēm mēdz saukt par Ozzy Shaq, arī par Baby Shaq, bet Baby Shaq iesauk jau Eiropā ar aizņemt. Tā piedars. Uz brīdi aizmirs Šorts Janītim palīdzēs Sofoklim, protams. Tā pieder viņam, tā kā mēs viņu varam saukt par Ozzy Shaq. Ļoti iespaidīgs 127 kg šim te austrāļu milzim. Paskatīsimies, kā viņš darbosies šodien Rīgas laukumos.
Džavai labi darbojies Twitterī, slavējis pilsētu Rīga, ļoti skaista. Kā jau minējām, šodien rīznieku galvenais uzdevums, lai Džavai pēc šīs spēles varbūt Rīga tik skaisti nemaz neliktos. Tagad viņš savāc atlikušo bumbu, redzam, iesās ļoti iespaidīgs tēvots. Tiešām ļoti atbilstoši iesāk Ozīs Šēk, jo Austrāļus tā sauc, Ozīs, izējot no šī viņa valsts sākuma pirmajiem burtiem, Aus. Tāpēc arī ļoti atbilstoši iesāk. Džavai labi iesāc šo maču, labi iesāc šo spēli arī Domerkans. Vēl 2 punkti viņam, bet Sims pagaidām ir gūs visus 6 punktus mājniekiem. Sims turpina spēlēt lieliski. Šo caurgājumu gan izkārto Gats Jakovičs, atstāja mums Simsam ideālā pozīcijā. Viņš nepieviļ savu partneri, 2 punktu grozā, 6-8 pagaidām zaudējam. Netiekam galā ar Domerkanu. Tagad Džavai spēlē 1-1 kilogramu pārsvars viņam iespaidīgs, bet labi metiens jau neizkārto, bet arī šāds metiens kritienā ir spējīgs realizēt Austrāļu Šaks. Vēl 2 punktu mūsu grozā. Tikai no sadarbības starp Ģeričēnoku un Bērziņu. Pēdējā metiena bloķē Džavai. Kaspars pārāk bikli devās grozu virzienā, jāieliek lielāks spēks, lielāka jauda. Un jāatriec bumbu grozā no augšas, tad pretiniekam neizdotos tik vienkārši nobloķēt viņa metienu. Tagad jau pretuzbrukums viesiem Samoilenko. Tāpat sadarbība ar Wilkinsonu, arī viņa metienu mērķi nesasniedz. Jakovičs Ģeričēnoks apakaļ izmanto pretinieku un 2 sodu metienu nopelnīt. Kelijs Makārtīs pārkārt noteikums. Cerēju, ka būs 2+1, bet Makārtīs tā pārliecinoši uzkrist virsū, lai nav nekādi jautājumi. Kristam Lūdzei realizē 2 sodu metienus. Pirmā spēlētāja maiņas Uniks komandā. Sačastenko dodās Džavai vietā. Šis te Krievijas izlases, jau vairs nav Krievijas izlases centrs, bet daudz gadus bijis Krievijas izlases pamatcentrs, tāpat kā CSKA klubā spēlējis lieliski, tagad pārvācies uz Kazaņas Uniks. Tiešām iespaidīgais Savračenko tagad arī nācis laukumā, un abi ļoti lieli centri spēlētāji, viens vairāk liels augumā, otrs svarā. Tā kā dažādas komplektācijas, bet liela centra spēlētāja ir Jevgeņija Pašutina rīcībā. Viņa brālis Zahars ir spēlētājs, kurš spēlē Uniks komandā. Arī viņa rīcībā ir šie abi centri. Viņam kā saspēles vadītājiem ir iespējas dot piespēles šiem spēlētājiem. Redzēsim, vai Zahars Pašutins šodien dosies laukumā. Pēdējā Eirolīgas mačā viņš spēlēja. Wilkinsonam neprecīzi pustālais metiens. Miliņš savāc atlikušo bumbu. Samoilenko uzreiz pārkāp noteikums. Kopumā ir 3 Eiropas čempioni Uniks komandā. Savračenko, Zahars Pašutins un Samoilenko. Šie 3 spēlētāji bija 2007. gada Krievijas izlasē, kad tā triumfēja Eiropas čempionātā. Tā kā ļoti rūdīti meistari, ne tikai leģionāri, bet arī vietējie spēlētāji Kazaņas klubā. Sen, ka nav neviens esošais Krievijas izlases spēlētājs. Pēdējais, ja nevalos, Kelijs Makārtīs spēlēja Krievijas izlasē. Iepriekšējā Eiropas čempionātā tajā, kas notika Lietuvā. Arī ar Krievijas pilsonību. Spēlētājs 1 no 4 spēlētājiem ar dubultu pilsonību Kazaņas Uniks komandā. Wilkinsons vēlreiz atstāts brīvs 3 punktu metienu līniju. Šoreiz viņš nepieviļ savu komandu, realizē brīvu metienu. Un neapmierās laukumā Ramuns Būtauts. Pārmet saviem spēlētājiem. Kaut kas īsti nav kārtībā aizsardzībā. Pārāk viegli tiek pie brīviem metieniem vies. Tagad piezīme aizsardzībā Domerkantam. Viesiem tā ir 4. komandas piezīme. Un Domerkants uzreiz dodās rezervis soliņu virzienā, jo tā viņam ir 2. personīgā piezīme. Pieredzējis spēlētājs uzreiz zina, kas seko. Ja pirmajā ceturdaļā ir 2 pārkāpumi, uzreiz seko rezervis soliņš. Spēlētāju maiņas abās komandās. Terels Laidējs nomaina Henriju Domerkants. Vēršiņu sastāvā šodien pirmoreiz laukumā dodās Marks Perijs. Nomaina veiksmīgi spēlējošo Miliču. Dubult spēlētāju maiņu. Perijam laiks. Manuprāt, īstais laiks rādīt savu labāko meistarību arī augstākā līmeņa spēlēs. Bērziņš izpild 3 punktu metienu. Tas ir neprecīzi, tēt jāatgriežas aizsardzībā neveiksimīgi pagaidām. Nevadās Bērziņam uzbrukums līdz šim. Jākompensē ar dubultu darbu aizsardzībā. Skaisti piespēle Samoilenko izpildījumā, bet tā nonāk Ģeričēnoka rokās un pret viņu pārkāpj noteikums tas pats Samoilenko, cenšoties labot kļūdu. Kristupam būs iespējas mest vēl 2 sodu metienus. Samoilenko arī 2. piezīme šajā mačā. Tā kā 2 jauno pamatsastāvu spēlētājiem pretinieku rindās ir 2 noteikumu pārkāpumi. To jācenšas rīdzniekiem izmantot. Turpināsim spēlēt agresīvi caurgājienos. Varam piespiest pretinieks pārkāpt daudz noteikumus. Pretinieku komandai jau 5 personīgās piezīmes. Ceturdaļas vidū ļoti labi zīme. Pēc nākošā noteikumu pārkāpumu sakos 2 sodu metieni. Jāturpina iesāktais.
Tagad gan jāstrādā aizsardzībā. Marks Perijs pret Pjotru Samoļenko neļauj iesākt pozicionālo uzbrukumu. Uniks komanda turpina veikt šo sadarbību, ko viņi izpilda jau vairākus pirmos uzbrukumus. Laidais spēlē individuāli ar bumbu. Un Vilkinsons vēl viens 3 punktu metiens. Maikls Vilkinsons iesācis veiksmīgi šo maču. Vilkinsons parāda, kā jāmet tālmetiens spēku uzbrucējiem. Ir 4. numuram. Šodien jau realizējis 2 treječus, jau 6 punktu. Rezultīvākais spēlētājs savā komandā, precīzāk sakot, jau 8 punktu. Ir gūs arī 2 punktu metienu. Tā kā labi iesācis šo spēli ir Vilkinsons. Līdzīga sadarbība, tāpat kā vērtieši spēlē arī Uniks šajā mačā. Lielākoties šī sadarbība arī labi veicās, kuras galā ir šis pick and roll Sānos. Jācenšas to turpmāk labāk apturēt. Tagad Makārtīs pret Jakovičs. Centās piespēlēt savu Raisinko pārāk zemu un pretinieku lielais Sibīrijas Lācis nav gatavs šo piespēli noķert. Sibīrijas Lācis vēl nav pamodies no miega. Viņi jau tikai tagad iet gulēt. Es domāju par šodienas spēli. Iznācis laukumā, nebija gatavs noķert piespēli. Manuprāt, piespēle bija laba. Bet, kā saka, basketbolā treneri vainīgs ir piespēlētājs parasti. Bet šoreiz Laidais nospēlē veiksmīgi, ļoti ātrs rokas, izsit Janučēnukam bumbu. Arī veiksmīgi noslēdz ātro uzbrukumu par laimi. Bumbu nekrīt grozā, personīgais pārkāpums Bērseņam, kurš arī ar šo te žestu rāda treneriem, ka ir robuļs un viņam vajag maiņu. Kristaps Janučēnuks pats centās labot šo kļūdu, pārkāpt laicīgi pie pārkāpuma, kā var vēl no metienu fāze. Šķīti jau, ka Kristapam jānosilp piezīme, bet tiesneša Svilpe klusēja. Beigās fiksēts pārkāpums jau Bērziņam, kad Laidējs jau bija pašā grozā apakšā, līdz ar to amerikāņu aizsargam 2 sodu metienus. Laidējs ir Uniks komandas veterāns, jau 5 sezonas pavadījis Kazaņā. Ļoti veiksmīgs basketbolists, ļoti, acīm redzam, arī patīk Tatarstānas galvaspilsēta. Patīk atrasties pilsētā, apmierina apstākļi un kāpēc ne? Viens no labākajiem Krievijas klubiem, kur noteikti šobrīd lielākais sapnis ir uzvarēt Krievijas čempionātā, bet CSKA nevienam no citiem klubiem neizdodas pagaidām gāzt no troņa. 9 sezonas pēc kārtas armīnieki ir uzvarējuši Krievijā. Ir uzvarējis pareizē arī Uralkreit Krievijas čempionātā, bet ne Maskavas apgabala Khimki, ne Kazaņas Uniks, kas ir divnīknākie CSKA klubs Sānceņš. Pēdējos 10 gados Krievijā nekād neizdodas viņiem gāzt sarkano mašīnu no troņa. Kazaņas Uniks izpildīja savu pirmo sapni, beidzot spēlē Eirolīgā. Krievijas klubiem praktiski šī iespēja bija liekta, jo Krievijai Eirolīgā bija līgums ar Maskavas CSKA. Un iepriekšējos gados nebija kvalifikācijas sistēma, CSKA bija nokļūst Eirolīgā un pārējie Krievijas klubi varēja darīt, ko gribēja. Vienīgā ceļazīme bija uzvarēt ULEB Eirokausā. Tagad vismaz ir šīs kvalifikācijas kārtas, caur kurām Maskavas apgabala Khimki ir iekļuvuši Eirolīgā iepriekšējās sezonās. Un Uniks to izdarīja ar labāko veidu, kā tikt Eirolīgā, uzvarēja pagājušo gadu Eirokausā un izbauda šogad pirmo sezonu Eiropas prestižākajā klubu turnīrā. Kortnīs Sims turpina būt lielisks, gūt 8. punktu. Dairis Bērtāns devies laukumā, mūsu enerģijas spēlētājs. Lieliski nospēlē caurgainā, izspēlē Simpson 2 punktu grozā, tad strādājuma aizsardzībā Samoļenko ar bumbu, izspēlē Vilkinsonam. Un 3. 3 punktu metiens lido grozā. Mūsdienās 4. 5. numuru ar lauku metienu ir ļoti augstā vērtē. Arī Maikls Vilkinsons parāda, kāpēc garajiem spēlētājiem jābūt atbildīgiem metieniem, bet Dairis Bērtāns turpina spēlēt veiksmīgi. Caurgainā 2 punktu grozā, 15-21, jāspēlē 2 minūtes 23 sekundes pirmajā ceturtdaļā. Bērtāns parāda, ka Bērtāns spēlē tā, it kā nebūtu. Viņam 2 nedēļu dīkstā bijusi, bija nedaudz iekaistuši ceļgala saites viņam. Līdz ar to viņš izlaid 3 LBL mačus. Tagad atgriezies laukumā, uzreiz labi nospēlē gan uzbrukumā, gūstot punktus, gan arī tagad aizsardzībā piespiežot pretinieks kļūdīties. Laba aizsardzība, Laidējs izmet bumbu autā. Kļūt. Tagad mēs varam sākt uzbrukumu. Marks Perijs ar bumbu rāda sadarbību. Jakovičs. Kavaļauskas tiek sāks par saņemšanu. Beidzot saņem bumbu. Bērtāns atgūst bumbu. Pick and roll sadarbību par Kavaļausku. Caurgains izspēlē Simpson. Uztālais metiens. Sims šodien ir uz spēli. Turpina uzņemties iniciatīvu. 10. punkts viņam personīgi. 17-21. Sims tiešām šodien jūtās lieliski laukumā. Spēlē ļoti lielu pārliecību. Realizējis visus savus izmestos metienus. Un ir gūs jau vairāk nekā pusi no punkta. Tagad aizsardzība atkal Jakovičs pret Makārtī. No acīm redzot, treneris Butovs uzskata, ka Makārtīs ir bīstamāks spēlētājs par Domerkanu. Jo redzējām, Domerkans sēdz Kertis Miličs. Domerkans ātrs 4 punktus. Tagad gan nomainīts piezīme dēļ. Makārtīs pagaidām sausā. Un tikmēr turpina savu 3 punktnieku kanonādu. Pagaidām netiekam galā, bet
Bērtāns turpina spēlēt lieliski. Kāpēc bumba neskaitās? Vai man ir jautājums, ka tiesneši apspriedīsies izskatās? Nē, tomēr 2 punkti neskaitās. Likās, ka jau šeit ir caurgājiens gājiens uz grozu. 2 punktiem ir jāskaitās, bet tā nav. Tāpēc Bērtāns izpildīs tikai 2 sodmetienus. Ļoti jocīgs tiesneša lēmums. Bija 2 iespējas, vai nu piezīme uzbrukumā pašam Dairim, kurš ar elkonu tomēr nedaudz atgrūd laidēju, vai arī, ja ir piezīme aizsargam, tad tiešām šīs grozs bija jāskait. Un tiesneši, acīm redzot, izvēlējās vidusceļu. Nedaudz sajūtās vainīgi, jo iespējams varēja fiksēt piezīmi uzbrukumā, tāpēc groz labāk neieskaitīs. Un tas ir pats sliktākais, ko soļi var darīt. Ir jābūt noteiktiem. Ja tu svilp un kļūdies, tad to dari ar pārliecību. Apsodu metienu ir mest grozā. 19-24 jāspēlē pēdējā 1 minūte 20 sekundes pirmajā ceturtdaļā. Jāspēlē mums mazliet labāk aizsardzība. Līdz šim ielaist jau 24 punkti. Netiekam galā ar pretinieku 3 punktnieku mašīnu. Vilkinsons jau 3 raidījis mūsu grozā, bet tagad labi nospēlē Bērziņš aizsardzībā. Pārķer bumbu. Un varam spēlēt pozicionāli. Neļauj pretinieki saņemt mūsu saspēles vadītājiem bumbu. Beidzot tā nonāk uz Bērtāna rokās un varam sākt mūsu uzbrukumu. Nu šķiet, ka treneris Pašūtins ir manījis, ka Marks Perijs nav labā sportiskā formā. Pret Kertis Mileģis tik agresīvs Samoļnieko aizsardzībā nespēlēja, bet Perijam viņš bumbu ļaut praktiski neļauj saņemt. Perijs pagaidām varbūt nav tādā labā sportiskā formā, tādējādi Pašūtins cenšas izsist mūsu saspēles vadītāju no līdzsvara. Tas varbūt daļai izdodas, toties Bērziņš realizē tālmetienu. Bērziņš parāda, ka arī viņš ir varbūt bīstams no tālās distances. Mēs zinām, ka viņš ir spēlētājs, kas apveltīts ar labu tālo metienu. Varbūt biežāk jāizmanto viņam tas spēlēs, bet tagad netiekam ar laidēju caurgājienu galā, pārkāpt noteikumu Kavaļauskas. Nevēlas laidējs šķiet, ka stāsies uz sodu metienu līnijas, tieši tā arī ir, jo šis noteikums pārkāpums ir izdarīts caurgājienu. Tikmēr nomaiņas Samoļnieko Līdz Grīvs, vēl viens ļoti labs saspēles vadītājs. Pagājušo sezonu pabeidz Milānas Armani Džīns rītā, savulaik spēlējis arī Olimpiakos. Un daudzos citos nopietnos klubos, tā kā redziet, kāds sastāvs ir uniks vienībai. Rezervists saspēles vadītājs, kurš spēlējis vairāk sezonas Eirolīgā. Tagad 2 sodmetienu laidējam. Ramūns Būtauts ļoti neapmierināts laukuma malā. Pārmet saviem spēlētājiem par diezgan caurumaino aizsardzību. Iemetuši esam labi, uzbrukums ir labs, esam iemetuši 22 punktus, kad vēl pirmā ceturtdaļa nav beigusies, bet jau ielaiduši 25. Mums ir palicis pēdējais uzbrukums, tieši tāpēc trīskāršā spēlētāja maiņa. Vislabākie uzbrukums spēlētāji tiek izlaists laukumā. Sims, Janičēnoks, Valters. Valteram pirmais iznāciens šīs dienas mačā. Jakovičam bija specifisks uzdevums aizsardzībā, bet tagad pēdējās sekundes. Minimālais uzdevums izmest pa grozu tā, lai pretiniekiem neatliek uzbrukums. Maksimālais realizēt šo uzbrukumu un izlīdzināt rezultātu ceturtdaļā. Pīkero sadarbība augšā. Un tas viss vainagojās veiksmīgi. Savraisenko netiek kājās līdz Bērtānam. Nu, Bērtānam tik kājās līdz ir ļoti grūti. Jebkuram spēlētājam, kur vēl 2 reiz lielākajam un 2 reiz lēnākajam. Sibīrijas lācim. Kurš vēl nav pamodies vai vēl nav aizgājis gulēt. Kurš vēl nav pamodies no miega. Tagad vēl 2 sodmetieni Bērtānam. Un vairāk spēlētāju mājas veids arī Jevgeņijs Pašūtins. Viņš šūt laukumā Veremējenko, vienu no saviem leģionāriem, iespējams labāko Baltkrievijas basketbolistu. Redzējām, nekavējoties arī spēlētāju māju mūsu komandā pēdējās 7 sekundes. Bija uzbrukums, uzlaižam uzbrukums spēlētājs, aizsardzību nāk laukumā Miličs Jakovičs. Kā handbolā. Kā handbolā. Un tagad tikai jāaptur šīs 7,4 sekundes. Un vispirms gan Bērtānam jārealizē arī otrs sodu metiens. Dairs ir pretīs. Pirmā uzdevuma daļa izpildīts lieliski, bet minūtes pārtraukums Jevgeņiem Pašūtinam. Arī viņš saprot katru uzbrukumu nozīmīgumu un grib realizēt, grib maksimāli izmantot šīs pēdējās 7,5 sekundes. Не отсюда бросать. Please, сейчас на бегу. А там ему стеймал last 2 minutes. He's goal, all the way down. After that. Lim is here. G is here. Mike, set up screen. G goes second. You receive, you go all the way. Zakar, continue. Look, he goes, you make him, push him out, and you keep him, you understand? Everybody understand? Both sides. Yes, both speeds, and jump to the ball. Rezultāts uz tablo 24-25 pirmajā ceturdaļā. Kopumā varam teikt pietiekoši veiksmīgi, bet
Ko domā Ramūns Būtauts par šo pirmo ceturtdaļu un par saviem spēlētājiem varējām dzirdēt pēdējā minūtes pārtraukumā. Žēl, ka nevarēja īsti saklausīt pa šo uzbrukumu teikto. Cerams, ka pie televīzijas ekrāniem jūs dzirdējāt labāk. Tomēr kopējā mūzika un kopējā skaņa neļauj to saklausīt. Gribējās dzirdēt kādu sadarbību, kāds ir viņa nostādījums, bet pēc jau īsti pāris sekundēm to varēsim redzēt arī laukumā. Remeņko izpildā uz metienu, Laidējs stūrās 1-1 spēlēs pret Jahoviču. Ietrēkst Kavaļaus rokās bumbu. Un pēdējais izmisuma metiens vēl Bērtānam no centra. Tas nav precīzi, līdz ar to pirmā ceturtdaļa noslēgusies 24-25. Pagaidām -1 uzbrukumā spēlēm lieliski, nedaudz jāuzlabo aizsardzību. Kamēr spēlētāji atpūšas, mums gatava prokārtējo reizi gatava izkustinātu publiku. Gatava proveikos galējā centra, sasadies tālā, viņa arī balvi mums sagaidās. This one works well. But defense, we start, they put the Seeds here up, and we zone it. Just come a little bit to Seeds here. They play with the 4 pick and roll. This roll. Seeds come up. Come a little bit closer and force Seeds to dribble drive. Because what they score, Seeds score 4 times from outside. That's it. One time penalty. But later on this swing, 2 times we got the problem and 4 swing to 2. And we deny. They got the backdoor. Not deny. Of course, up the court here. Up the court. And show it back, quick show it back, okay? If it's last 5 seconds or last 10 seconds, switch to 4. On this screen away, when they go like this, go from here, and they attack with switch ball. Switch with the 4, okay? And 5 stay down. Just middle 6, you know, in offensive we score 45 points. But we see 44, what we say? What we talking about? 44 points, 1 quarter a game. So, go ahead, Skatāmies, kurš pirmais? Arī visiem amerikāņu futbola paņēmējiem. Apsveic sev. Tev galvenā veikā katru pro. Tev paldies. Esam atpakaļ arēnā Rīga. Vēl nedaudz norisinās skatītāju konkursu. Spēlētāji uzklaus pēdējos norādījumus no Jevgeņija Pašutino no Ramūna Būtauta. Pagaidām pirmajā ceturtdaļā rezultatīvs basketbols. Abas komandas uzbruk grozam ar labu metienu precizitāti. Mājnieki realizējuši 8 no 15 metieniem no spēles, viesi 8 no 12. Maikls Vilkinsons, kurš tikko bija mūsu ekrānos, guva 12 punktus. 11 punktus precīzāk sakot, realizēja 3 no 4 tālmetieniem. Tā kā lieliskā formā pretinieku spēka uzbrucējs. Abām komandām maz atlikušās bumbas. 5-6 vadībā viesi. Metieni ir precīzi, nav par ko cīnīties. Nav par ko cīnīties, tieši tā, jāpiezīmē mūsu komandā. Kortnīs Simts spēle jau 10 punktu, 5-5 divpunktnieks, Šāns Valters 3 punkti. Un arī Valters ir kāds šodien. Pirmais mēģinājums, pirmais precīzi. Cerēsim, ka tādi vēl nebūs neviens vien. Bet pabeidzot par pirmo ceturtdaļu arī Bērtāns ienāca ļoti veiksmīgi, ienes enerģiju. Vispār pirmajā sezonas pusē, manuprāt, viens no labākajiem spēlētājiem VF komandā. 8 punktu pirmajā ceturtdaļā, lieliski spēle Dairim pagaidām. Jā, ne pats labākais, es domāju, ka pat pats labākais nopietnajos mačos. LBL spēles viņš izlaida. Dairis labi darbojās. Spēlē gan pret Maskavas apgabalu Khimki, gan Astanā. Ne tik veiksmīgi Šarlero Eirolīgas kvalifikācijā, bet tur labi nespēlē neviens no rīziniekiem. Tā kā labākie spēlētāji, kas ir šajā sezonā, Bērtāns un Simts arī vēl šodien komandu. Tagad Dairim pēdējo sekundžu metiens, tālmetiens, diemžēl par īsu. Tā situācijā bija atstāts